20 gadi Eiropas Savienībā. Kā mums ir sekmējies mežsaimniecībā? Latvijas valsts, apsaimniekojot savus mežus, strādā efektīvi. Tas ir tikai tāpēc, ka bija iespējams Eiropas Savienības kontekstā izveidot tādu uzņēmumu kā Latvijas valsts meži. Latvijas mežsaimniecība ir Eiropas priekšgalā. Kopā ar citām Skandināvijas valstīm Latvija ir Eiropas mežsaimniecības avangards. Latvija uz Eiropas fona izskatās ļoti labi un kā ilgspējīga, stabila, atjaunojoša meža nozare. Tas arī liecina tas apjoms, ko mēs iestādām katru gadu Latvijas mežos. Latvijas valsts meža sektorā mēs iestādām līdz pat 33 miljoniem stādu, privātajā sektorā līdz 16 miljoniem. No citiem Eiropas valstu kolēģiem mēs esam daudz mācījušies, kā strādāt ar bērniem un skolēniem mežā, un esam attīstījuši šo līdz šodienas situācijai, kad mums ir meža ekspedīcijas, kurās apmēram 6000 bērnu katru rudeni mācās par mežu. Tā otra lieta, kur mēs esam līderi, tā ir atpūta mežā. Nav citas Eiropas valsts, kurā cilvēks var pilnīgi brīvi valsts mežā iet jebkurā vietā. Šis viss nodrošina pilnīgi ilgspējīgu un zaļu Latviju. Latvija ir viena no labākajām un tiešām attīstītākajām mežsaimniecības valstīm. Mežs ir pieejams 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.